Vai tu esi par drošu kontaktu? Mani sauc Magnus Eriņš, un šodien kopā ar certificētu elektriķi Jāni mēs dosimies ciemos pie Egitas un pārliecināsimies, vai viss dzīvoklī elektrība spēlē pēc noteikumiem. Vai tomēr nē. Iesim iekšā? Jā. Ir zvaniņš. Zvaniņš. Kas, man liekas, nemaz nestrādā. Dzirdi, nav nekādas skaņas. Baudīsim. Nāc labā tuk metodē. Jā, lūdzu, jūs jau bez zvaniņa var dzirdēt. Čau, Egita! Elektriķi gaidīja. Ar bažīgu sirdi, bet gaidīju. Nu, tu jūti elektrību jau gaisā šeit. Kāda tev priekš? Smaržo pēc elektrības. Nē, pēc svaiguma. Svaigumā ir. Tad, kad kaut kas ir īpaši piededzis un nosvilis, tad ir Jā, to mēs īpaši Par to jūtam. mēs vēl parunāsim, vai ne, kā tur īsti ir. Bet zini kā, tagad ir pats svarīgākais, jo mēs esam nomainījuši to atbildības teritoriju. Šī jau ir tava atbildība, šo tu jau zināji, vai ne? Jā, tagad parādi, kas tev atrodas dzīvoklī, vai kaut kādas jau novērotas problēmas, redzamas problēmas. Es tev varbūt varu kasti vispirms parādīt. Sākama sadals. Sākama sadals kasti, lai tu vari nokritizēt visu jau tur, un tad mēs turpinam tālāk. Skatīsimies, vai viņai korķus sit ārā. Zini, ko tu man varētu pateikt, jo es nezinu, vai ir tas noplūdes, kā viņi sauc? Noplūdes automāts. Noplūdes automāts, vai šeit ir vai nav, jo es nezinu, kā tas izskatās. Viens ir. Ir. Kurš tas ir? Šis, jā. Šis Man tā arī noplūdes likās. automāts. Šeit mēs paskatāmies, gaismiņa deg, un tad mēs varam arī notestēt. Mums ir uz vairākām Uz virtuvi, jā, te izskatās. Visur, kur ir slāpjums, tad Kur viss, jā, ļoti labi. Cik punktus tur ielikt par šo? 10 punkti. Nu, bet nākamais punkts tagad pēc jaunajiem mums jāliek ir jau pie ievada mājas ievads, kas mums ir galvenais aizsardzības automāts. Jā, tur mums arī šobrīd ir jāliek noplūdes automāts uz visu dzīvokli. Kāpēc tā? Ja, piemēram, virtuvē darbosies pie virsmām un kāda iekārta, pie metāliskajām virsām pieskaramies, noplūdes automāts uzreiz atslēdzās vaļā. Nu, nākamais jau, kas būtu, kas mums teiks, jā, mums diemžēl nav saraksts ar Katram no tiem cipariņiem būtu jāatbilst cipariņiem, kādai atšifrējumam, jā, kas uz viesistabam, kurieni, jā, koridors, kas uz piemēram. kurieni, jā. Tev kaut kādi vērķi arī gan jau, ka līdzi ir paņemt visu kaut Vērķi ir, jā, nu, ja mēs nākam pārbaudīt, paskatīties, kas notiek, mēs varam vizuāli sākumā varbūt uzmest aci. Jā, darām tā, ejam cauri tūrītē, Egita rāda, Ejam kur tu cauri. dzīvojies. Aizmugurē, boilerītim. Kur žāvātājs, vēļas mašīna. Jā. Un tad te ir rozatīts un gaismiņas, nekas jau vairāk. Gaismiņas nekas nav, jā. Pirmā lieta jau, ko mēs ieraugam, Nu, no ko tu saki? pozitīvais, nav pagarinātāju. Jā. Kad rindiņa. Paga, man mājās ir daži pagarinātāji. Daži pagarinātāji, tā jau ir problēma, ko mēs, iespraužam vienā, kā tai lampa iespraust vienā, tur mēs iespraužam pagarinātāju un tad saspraužam vēl entos patērētājs. Patērētāji ir. Jā. Šis ir tas, par ko es runāju. Kādam vajag ir. Man ir ar vēl divām rozetēm. Tas nav labi, Jā, ja es tas pie nav, vienā tas nav labi, tas nav, jo mums tomēr ir paredzēts noteikts daudzums, ko mēs varam izlaist cauri. Ja mēs laižam vairāk, tad tur notiek silšanas un tad viss attiecīgi pārējais. Cik bieži mums te vajadzētu saukt uz mājām, lai pārliecinātos, vai mums tīklā viss ir forši? Mērījums mēs veicam reizi 10 gados. Jā. Tas ir tāds, viss mājas profilaktiski, jā. Kas ir tās vispār pirmās indikācijas, ka mājās elektrotīklam ir radušās problēmas, kas ir šajā gadījumā Egitas atbildība, vai ne? Pirmais jau mēs redzam apgaismojums, jā, vai raustās vai neraustās. Egita, vai šajā dzīvoklī tu esi novērojusi, ka saslēdzot visās rozetēs ierīces, kas pieprasa lielu vai ne enerģiju tā darbināšanai, vai tev ir bijis tā, ka tev pēkšņi kaut kas izšaujas ārā? Jā, ir bijis. Tad, kad strādā gan veres mašīna, gan žāvētājs, gan teikana, gan cepeškrāsnes. Un vēl kāds izdomā fēnoties, tad... Tur nav vairs. Tur vairs nav. Kapacitātes vairs nav, jā. Skaidrs, ko tu saki par šo, Jāni? 4 lietas - veļas mašīna, žāvētājs, cepeškrāsnes un teikana. Ļoti dusmīgi patērētāji. Kas ir tas vispār, ko Šitas tu ir dari? cilp fāze 0. Tas aparāts dara ko? Lai mēs varētu noteikt pareizo ievada aizsardzības, bet aizsardzības automātiņu. Egipte tur īkšķis, lai tev tur zaļais signāls parādās. Es ceru, ka tur viss būs korekti. 0,51. 0,51 ohms. Jā, ohms, jā, tā ir pretestība un izslēgums strāva. Mums ir
453 ampēri. Ko tas nozīmē? Tas ir ļoti labi. Aiziet, Egita, ļoti labi. Pirmais ļoti strāvs. Desmit ļoti labi. Paskatīties, kas mums notiek iekšpusītē. Ui, jā! Kā tur var būt tik daudz putekļu? Putekļi, jā. Šitas principā ir arī viss jāiztīra, jāizsūknē. Labi. Egita, viņš paņēma vēl kaut kādu aparātu. Kas tev tas tāds ir? Termokamera. Mēs varam paskatīties arī. Tur viss ir skaisti. Viss ir kārtībā. Jo ar šitām kameriņām, termokamerām mēs pārbaudām visus kontaktus, ja, piemēram, ir kaut kādas problēmas. Mēs redzam, kur ir silšana. Tāpēc pie mērījumiem šitie visi ir jāatzīmē. Tas mums ir sprieguma uzrādītājs. Viņš pārbauda, ir vai nav. Ir vai nav. Jā, piemēram, pirms pārbaudas mēs jau vienmēr zinām, teikt, strādā. Ir spriegums mums ir 231 volts. Redz, tev tagad skatoties uz šo te visu Egitas dzīvokli, es saprotu, ka tu negribi galvā turēt visu informāciju. Jūs parasti ierodaties ar mapīti un ar šitādiem te pierakstiem, jā? Jā, mēs uztaisam protokolu, instalācijas mērījumu protokols, attiecīgi viss pēc punkta kārtīgi, akurāti. Kaut ko atstās arī Egitai? Egitai mēs arī atstājam, jā, lai paliek. Viena no visa tā, Jāni, ko tu esi redzējis savā ikdienā. Kur tad cilvēkiem lielākoties var būt kaut kādas problēmas? Jo vannas istabā mitrums uzreiz, vai ne? Jā, tad mēs varam aiziet paskatīties. Šeit viss ir ļoti skaisti. Ar šitām lietiņām viss ir skaisti. Galvenais kompromiss starp gaumi un drošību šajā dzīvoklī ir atrasts. Un gana labā veidā. Jā. Skatoties uz visu, Jāni, to, ko tu esi redzējis pie Egitas, ja tev būtu jāieliek viņai droša kontakta koeficients, cik tad tas būtu drošs šeit? Drošs? Liekam 9. 9 no 10? 9 no 10, jā. Un tava rekomendācija, kas būtu viņai jādara, lai tiektos uz to pilnību? Pilnību. Ko mēs ieraudzījām? Putekļus. Jā. Un, protams, jāsakārto mums ir sadals skapīca schēmu. Tā, lai mēs zinām, kas uz kurieni aiziet. Ļoti labi. Vieta izaugsmē. Jā. Tāpēc ir 9. Egita, klausies, liels paldies pirmkārt tev, ka tu uzdrošinājies un ielaidi mūs iekšā pie sevis. Tas prasa lielu drosmi. Ir dzīvokli pēc... Šito var dabūt, ja kas rakstiet Egitai. Jāni, paldies tev par to, kā atnāc un izpētīji, kas te notiek. Paldies. Prieks. Varam teikt, ka esam tādā drošā kontaktā. Drošā kontaktā. Patrāvos tikko, mieru, tikai mieru, jā. Iesim tālāk, skatīsimies nākamos piedzīvojumus. Egitai viss kārtībā. Egitai visi turi buru. Kārtībā. Super. Man arī prieks zināt. Turpināsim meklēt. Jā. Man ir prieks zināt, ka te viss ir droši. Te var droši laist iekšā cilvēks, vīrnieks un neko viņi te nevar saštepselēt. Es tos putekļus iztīrīšu, jā. Galvenais pirksts nebāz rozē, jā.